Nu, ko vēlreiz labvakar, darbie draugi. Pirmkārt, es gribu jūs visus šodien apsveikt, jo vakardien mums iznāca vēl viens jaunums, un rīktīgi forši jaunums, ar kuru mēs tagad ar jums iepazīsimies sīkāk. Un es uzreiz varu pateikt, ka EasyBlogs viņš ir ļoti foršs produkts, kur tieši tagad pirms svētkiem ir ļoti noderīgs, un es esmu pārliecināta, ka arī ikdienā tas būs viens no top 1 produktiem mūsu klientiem. Un šodien par īzī bloku, kā parasti stāstīšu jums es. Alīna Beluško, foodtech inovatore, pārtikas tehnologs, magistrs uzturzinātnē un arī doktorants tajā pašā sfērā. Pēc tradīcijas mums Zoom sastāvēs no 3 daļām, un sāksim mēs šodien ar to, ka es jums centīšos ļoti vienkāršiem vārdiem izstāstīt par mūsu jaunu produktu, lai jums būtu vieglāk to pasniegt jūsu klientiem. Tad mums būs iespēja ar jums aprunāties, jūs varēsiet uzdot pilnībā visus jautājumus par šo produktu, ja kaut kas gadījumā nebūs skaidrs. Un trešā daļa mums būs praktiskā daļa. Jūs lūdzu nekautrējieties, un es ļoti gribētu, lai pēc prezentācijas katra no jums varētu noprezentēt šo produktu tādā veidā, kādā jūs pēc tam pasniegsiet to informāciju jūsu klientiem. Tāpēc novēlu mums visiem veiksmi, klausamies uzmanīgi un jau pavisam drīz varēsiet uzdot jautājumus. Nu ko, ir pienācis laiks uzzināt par to, kas ir EasyBlogs, un EasyBlogs viņš ir uztura bagātinātais, kas kontrolē un palīdz samazināt svaru. Un šīs uztura bagātinātais viņš ne tikai ir par slaidumu un par skaistumu, bet arī par mūsu veselību un arī par mūsu veselīgiem ieradumiem. Tātad, kādus efektus mēs varam sagaidīt no EasyBloga? Protams, ķermeņa svara samazinājums, jo EasyBlogs viņš pats par sevi samazina apetīti un ļauj arī kontrolēt izsalkuma sajūtu un novērst tādā veidā pārēšanos. Runājot nedaudz zinātniskiem vārdiem, mūsu EasyBlogs viņš samazina ogļhidrātu uzņemšanu no pārtikas tieši organismā un samazina arī lipīdu jeb tauku uzsūkšanos arī no pārtikas. Tas ir tāds neliels ieskats mūsu produktā, bet tagad es gribētu parunāt arī par to sastāvu un par sastāvu priekšrocībām, lai jums uzreiz viss būtu skaidrs. Tātad sastāvā, godīgi sakot, mums ar kolēģiem viņš lika līksmot, un mēs pavadījām vairākas dienas vienkārši analizējot viņu un lasot zinātniskās analīzes par mūsu jauna produkta iekļautajām sastāvdaļām. Un es uzreiz gribu jums pateikt, ka mēs sagatavojam jums zināšanu klāstu, kas ir saistīts tieši ar sastāvdaļām, kas ir mūsu EasyBlogā. Bet mēs neveicam zinātniskos pētījumus un eksperimentus tieši uz EasyBloga. Tāpēc šodien visa prezentācija būs tikai par sastāvdaļām un par zinātniskajiem pētījumiem no sastāvdaļām. Sāksim mēs ar vienkāršo, lai varam iesildīties, jo mūsu EasyBlogs viņš satur balto pupiņu ekstraktu. Un no pētījumiem mēs izlasījām, ka balto pupiņu ekstrakts viņš samazina cukura līmeni mūsu organismā un arī pātrina vielmaiņu. Tas ir ļoti svarīgi, jo tas tieši palīdz zaudēt mums svaru un no veselības ziņas viņš arī novērš 2. tipa cukura diabetu un sirds asinsvadu slimību attīstību. Tātad, kā darbojas mūsu balto pupiņu ekstrakts un kāpēc tas ir tik ļoti svarīgi mūsu EasyBlogā? EasyBlogs viņš satur tādu pārsteidzošu sastāvdaļu, kā fazeolamīds. Nosaukums ir diezgan sarežģīts, taču jums to obligāti vajag atcerēties, jo tas, mēs to saucam par īsto dabas dāvanu, ko zinātnieki paši par sevi ļoti augsti novērtēja savus pētījumos un secināja, ka tas palīdz mūsu ķermenim pārvaldīt tieši ogļhidrātu uzsūkšanos.
Izrunāsim, kā tas darbojas, un pēc tam jums viss būs skaidrs. Tātad, kad mēs ar jums ēdam, mūsu ķermenis viņš sagremo pārtiku un pārvērš to enerģijā. Un šajā procesā mums palīdz fermenti. Fermenti savukārt ir mūsu ķermeņa olbaltumvielas, kas sadala pārtiku vienkāršajās daļās, lai mūsu ķermenis varētu to ātrāk absorbēt, jeb lai tas sastāvdaļas viņas varētu vienkārši iesūkties mūsu organismā. Un turklāt balto pupiņu ekstrakts, viņš palīdz mums justies paēdušam. Ja lietosiet to tieši pirms ēšanas, kā ir uzrakstīts uz iepakojuma, tad jums ātrāk būs sāta sajūta, un tas palīdzēs tieši kontrolēt apetīti. Kā mēs visi zinām, ogļhidrāti ir viens no galvenajiem mūsu ķermeņa enerģijas avotiem. Tie ir sadalīti vispār vienkāršajos ogļhidrātos un arī sarežģītajos ogļhidrātos. Un vienkāršie ogļhidrāti tie ir cukuri un viss, kas ir ap cukuriem. Un tagad mēs kā piemēram ar jums paņemsim parasto balto cukuru. Tas ir tūlītais enerģijas avots. Tas ļoti ātri nonāk asinsritē un ļoti ātri dod mums enerģiju. Tad taču es gribu jūs uzreiz pabrīdināt un pateikt, ka pārmērīga cukura lietošana viņa jebkurā gadījumā var negatīvi ietekmēt mūsu veselību un arī mūsu izskatu. Tajā starpā paaugstināt mūsu svaru. Tāpēc pat izmantojot EasyBloku, mēs ar jums jebkurā gadījumā ievērojam pareizā uztura pamatprincipus. Tos neviens neteica. Un tagad par sarežģītajiem ogļhidrātiem. Tie ir sarežģītie ogļhidrāti vispār mūsu ķermenim no sākuma viņus ir jāsadala, lai tie varētu uzsūkties mūsu organismā, lai dotu mums enerģiju. Tātad iedomājieties salikto Lego un paturiet lūdzu sev to prātā, jo es tagad mēģināšu ļoti vienkāršiem vārdiem jums to paskaidrot. Un tieši šeit palīgā mums nāk EasyBloks komponents, fazeolamīds. Tas bloķē alfa-amilāzes darbību. Alfa-amilāze ir atbildīga par sarežģīto ogļhidrāti sadali, jeb tieši ferments alfa-amilāze, viņš sadala to salikto Lego mazos kubiciņos. Kad šīs ferments viņš ir bloķēts, kas sadalā, daži ogļhidrāti viņi iziet cauri mūsu zarnām, nesadaloties un tādējādi nedod mums liekās kalorijas un neietekmē arī cukura līmeni mūsu asinīs. Un daži sarežģītie ogļhidrāti, kā piemēram šķiedrvielas vai arī ciete, viņi netiek pilnībā nekad sagremoti mūsu organismos. Un tad viņi nonāk resnajā zarnā, un tur tie rada lieliskus apstākļus labvēlīgo baktēriju augšanai, kas ir ļoti svarīgi mūsu veselībai. Un tas pats arī notiek lietojot mūsu EasyBloku. Tie ogļhidrātie sarežģītie, kas nesadalījās, viņi nonāk resnajā zarnā un tur veido labvēlīgo mikrofloru. Tagad par priekšrocībām, protams, mūsu figūrai. Šī pieeja, sanāk lietojot EasyBloku, mums palīdz zaudēt svaru, jo mēs saņēmām mazāk enerģijas no ogļhidrātiem, jo tie vienkārši iziet cauri. Tā vietā mūsu ķermenis viņš sāk izmantot tauku rezerves kā savas enerģijas avotus. Un te gribu pievērst uzmanību, lai ir saprašana, paskaidrošu vispār par taukiem, no kuriem ik katra sieviete, es esmu pārliecināta, grib atbrīvoties. Tie ir tie paši tauciņi, kas uzkrājās mums uz vēderiem, uz gūžiem un tā tālāk. Tātad tauki, viņi uzkrājās, kad mēs pārāk daudz apēdam kalorijas nekā sadedzinam. Daudz vairāk apēdam nekā sadedzinam. Un tād mēs nepietiekami vingrojam, jebkurā gadījumā mūsu organisms nepaspēj to pārstrādāt enerģiju un tāpēc ieliek taukos. Tātad, EasyBloks, viņš bloķējot ogļhidrātus, to uzsūkšanos palīdz samazināt mums pirmkārt jaunu tauku rezerves,
to daudzumu, kas padara mūsu svaru samazināšanas procesu daudz, daudz vienkāršāku. Un te es gribu atsaukties arī uz pētījumiem, jo pētījumi liecina, ka balto pupiņu ekstrakts viņš samazina arī cukura līmeni mūsu organismā un arī pātrina vielmaiņu. Tas ir ļoti svarīgi, jo tas palīdz pirmkārt zaudēt svaru un otrkārt novērš otrā tipā cukura diabetu un arī sirds asinsvadu slimības. Pagaidām ceru, ka viss ir skaidrs un mēs varam turpināt tālāk. Ja jā, tad pamājiet ar galviņu vismaz. Izcili. Tad mēs ar jums parunāsim par otru ļoti svarīgu sastāvdaļu mūsu īsi blokā, un tas ir hitozāns. Tātad, kas ir hitozāns un kā tas darbojas? Hitozāns, es esmu pārliecināta, jūs šo vārdu jau esat dzirdējuši vairākas reizes, jo mums viss ir ap pareizo uzturu un mēs jau esam lieliski speciālisti. Tātad tiem, kas nezina, hitozāns ir viela, ko mēs iegūstam no krāpju un garneļu čaumalām. Kā tas darbojas? Tātad pirmkārt, hitozāns viņam ir īpašā molekulārā struktūra. Vakardien rādīju uz pirkstiem un šodien gribu atkārtot vēlreiz, tāpēc skatāmies uzmanīgi uz ekrānu, jo es mēģināšu ar pirkstiņiem izstāstīt. Tātad ir molekula, kurai ir pirkstiņi. Un lūk, uz šiem pirkstiņiem, tai pašai molekulai, visi tauciņi, ko mēs apēdam, tie pirkstiņi satver tos taukus. Un pēc tam kopā ar to molekulu vienkārši izvada no mūsu organisma. Līdz ar to tie tauki, viņi nedod mums nekādu, negribu teikt labumu, tie tauki, viņi neiesūcās mūsu asinīs. Un tas ir vēl viens labs aspekts mūsu produktam. Tas nozīmē, ka hitozāns viņš palīdz pats par sevi samazināt tauku daudzumu, ko mēs ar jums iegūstam no pārtikas. Tas mums, protams, sniedz vairākas priekšrocības. Tas pirmkārt pazemina holesterīna līmeni un arī tauku līmeni mūsu asinīs, kas ir ļoti svarīgi sirds aizsardzībai. Hitozāns viņš arī uzsāk mūsu pašu tauku izmantošanas procesu no rezervēm, kas palīdz mums atbrīvoties no lieka svara un arī uzlabot savu izskatu un figūru. Un turklāt hitozāns viņš arī uzbriest kuņģī, kas palīdz ilgāk justies paēdušam. Tas neļauj mums pārēsties. Un tā ir jau otrā sastāvdaļa mūsu produktā, kas kontrolē mūsu apetīti. Tātad hitozānam ir arī cita laba īpašība, piemēram, viņš darbojas arī kā antioksidants, un mēs tagad visi zinām, ka antioksidanti ir mūsu jaunība un skaistums. Un kopumā hitozāns un fazolamīns ir divas brīnišķīgas un svarīgākas sastāvdaļas, kas ir mūsu īsi blokā. Tātad vēlreiz pateikšu īsi un konkrēti. Šīs abas sastāvdaļas, viņas samazina ogļhidrātu un tauku uzņemšanu mūsu ar pārtiku, tad arī uzlabo glikozes līmeni asinīs, samazina lipīdu līmeni asinīs, un tas, starp citu, ir ļoti svarīgi, jo tieši sirds un asinsvadu slimības ir tas slimības, no kurām cilvēki, diemžēl, mirst visbiežāk. Tad vēl šīs abas sastāvdaļas viņas stimulē tauku izmantošanu, un tas veicina svaru zudumu un uzlabo mūsu ķermeņa uzbūvi. Nākamā produktu sastāvdaļā ir zaļās kafijas ekstrakts. Zaļā kafija, viņa pati par sevi sastāv vienkārši no kafijas pupiņām, kas vēl nav grauztētas. Tas nozīmē, ka tas saglabā visas svarīgas īpašības. Un mūsu produkts bez uztraukuma, viņš satur tikai 6 miligramus vienā porcijā kafeīna. Tāpēc nevajag uztraukties, jo uzbūdinājuma nekāda nebūs un kofeīna daudzumu jūs nekadā gadījumā arī nepārsniegsies.
Tad apskatīsimies, kā chlorogēnskābe. Chlorogēnskābe varat neuztraukties, varat viņu vienkārši saukt par zaļās kafijas ekstraktu, jo kopumā chlorogēnskābe vienkārši ir labvēlīga viela zaļā kafijā, un viņa ļoti palīdz mūsu ķermenim. Pirmkārt, viņa pātrina mūsu vielmaiņu, tas palīdz ķermenim ātrāk sadedzināt taukus, un var arī izraisīt svara zudumu. Tad otrais ļoti svarīgs aspekts ir, ka šī viela aizsargā mūsu ķermeni, jo ir spēcīgs antioksidants, un mēs zinām, ka tas palīdz mums aizsargāt tieši mūsu šūnas no kaitīgām vielām un palēnināt novecošanas procesu. Un atbalsta arī sirds veselību. Sirds veselība ir ļoti svarīga, un pētījumi liecina, ka tieši zaļā kafija viņa var palīdzēt pazemināt asinsspiedienu, kas samazina sirds slimību risku. Un tādējādi chlorogēnskābe jeb zaļās kafijas ekstrakts ir ļoti spēcīgs palīgs cīņā pret lieko svaru un veselības uzlabošanu. Un, protams, mēs nevarējam aizmirst par veselības atbalstu ar vitamīniem un minerālu vielām. Un mūsu Easy Bloks, viņš satur 3 lieliskās sastāvdaļas, kas palīdz jūsu ķermenim darboties vēl labāk. Un tas ir vitamīns B6, tas ir hroms un tas ir cinks. Lūk, arī atbilde jums atnāca, kāpēc Magnēja Flow ir bez B6 vitamīna, jo mēs pārdomājam pilnībā katru sastāvu un spēlējam šahu, kā mēs to saucam, ar mūsu produktiem, lai tie sniegtu maksimālu labumu un to dozēšana viņa būtu droša, lietojot uzreiz vairākus joju produktus. Tātad par B6 vitamīnu. B6 vitamīns būs mūsu labākais draugs šajā produktā, jo šīs vitamīns viņš ne tikai palīdz regulēt holesterīnu līmeni un tauku vielmaiņu, bet arī iesaistās tādu vielu rādīšanā, kas padara mūs laimīgus. Un es esmu pārliecināta, ka jūs visi esat dzirdējuši par serotonīnu un dopamīnu. Tāpēc B6 vitamīns viņš ietekmē mūsu garastāvokli un arī pat miega kvalitāti. Nākamā sastāvdaļa - hroms. Hroms viņš kontrolē cukuru. Es viņu saucu par stingru skolotāju, kas aizsargā cukura līmeni. Vēl hroms viņš uzlabo insulīna darbību, kas palīdz mums samazināt cukuru līmeni mūsu asinīs. Un cinks. Šīs minerāls viņš regulē cukura līmeni asinīs un palīdz insulīnam veikt savu darbību un arī stiprināt mūsu imunitāti. Jūs jau esat speciālists šajā sfērā, un no Beauty Elixir prezentācijas jūs visi zināt, ka cinks viņš arī palīdz stimulēt kolagēna izdalīšanos mūsu ādai, un arī dziedē brūces un ir svarīgs ādas veselībai. Tātad kopā šie 3 supervaroņi, nosauksim viņu šodien tā, vitamīns B6, cinks un hroms, viņi palīdz mūsu ķermenim darboties pilnā apmērā un padara mūsu produktu vēl efektīvāku. Un par sastāvu mēs beidzām, un es gribu, lai mēs visi atceramies, ka svāra samazināšanas process, viņš ir daudzpusīgs. Un viņš ietver sevi ne tikai Easy Block lietošanu, bet arī fiziskās aktivitātes un pareizo uzturu. Un mūsu produkts, viņš ir lielisks papildinājums veselībai, taču maksimālo rezultātu mēs varam sasniegt tikai tad, kad apvienojam visus šos 3 faktorus. Bet jūs esat tādas aktīvas dāmas, un es domāju, ka pārliecināt klientus būs ļoti vienkārši. Kam tad droši var ieteikt mūsu produktu? Nu, protams, tiem, kas cīnās ar lieko svaru. Tad arī tiem, kas grēko ar trekno ēdienu, ar ēdienu, kuru sastāvā ir daudz ogaļhidrātu, viņiem šīs produkts ir must have. Un arī tiem, kas
vēlās pielāgot savu uzturu veselīgiem standartiem. Un man liekas, ka šitais produkts ir ļoti labs arī jūsu atslodzes maratoniem, jo viņš palīdz kontrolēt porciju izmērus, viņš palīdz kontrolēt to kaloriju daudzumu, kas ir nepieciešams tieši cilvēkiem. Un par lietošanu. Lietojam mēs pa 2 kapsuliņām 2 reizes dienā. Var lietot arī pa 1 kapsulai 2 reizes dienā, un lietojam mēs pie galvenajām ēdienreizēm. Kas ir galvenās ēdienreizes? Brokastis, pusdienas un vakariņas. Varam izvēlēties un lietot tad, kad jums ir ērtāk, vai arī kad klientam ir ērtāk. Tad par lietošanu. Lietot var vispār nepārtraukti, tātad pauzītes nekādas varam netaisīt, bet mēs iesakam lietot kursos. Tātad 3 mēnešus mēs lietojam easy bloku, 1 mēnesi mēs taisam pārtraukumu. Un tad pēc tam var atkārtot to procesu, bet no prakses jums izstāstu, ka pēc 3 mēnešiem jūs jau esat pareizajās sliedēs un organisms jau pats saprot, cik daudz ir jāpēt, līdz ar to atkārtojam nepieciešamības gadījumā. Un pēc tradīcijas brīdinājumi. Nav ieteicams lietot grūtniecēm un sievietēm, kas zīda ar krūti. Ja parādās kaut kādas sastāvdaļas nepanesamības pazīmes, mēs obligāti pārtraucam lietošanu un, protams, konsultējamies ar savu ārstu. Un atgādinu, ka mums sastāvā ir hitozāns un viņš nāk no vēžveidīgiem, kas nozīmē, ka tas ir alerģēns. Un pēdējais slaidiņš šodien no manis par sadarbību ar citiem Joju produktiem. Pirmkārt, mēs jau ielikām sadarbības tabulu mūsu mājaslapā, un jums ir lieliska iespēja ar to iepazīties, taču es gribu par dažiem produktiem pateikt nedaudz vairāk, lai lietošana kopā ar easy bloku viņu dotu labumu gan no easy bloka, gan arī no cita produkta. Kā teiksim ar Drain Boosteri. Mēs visi zinām, ka Drain Boosteri mums ir kofeīns, un lai nebūtu pārāk liela uzreiz kofeīna deva, mēs taisam pauzīti 90 minūtes. Tad ar C boosteri mēs arī taisam pauzīti 90 minūtes, jo vitamīns C mums ir liposomālais. Tas nozīmē, ka viņš ir tauku apvalciņā. Un, lai viņš varētu efektīvāk uzsūkties, mēs taisam pauzīti 90 minūtes starp lietošanu. Kas attiecās uz magnēju flow, mēs taisam pauzīti 30 minūtes, jo magnīs, cinks un chroms, viņi var cīnīties tieši par uzsūkšanos mūsu organismā. Un ar Pure and Balance mēs arī taisam ar jums pauzīti 30 minūtes, jo sastāvā mums ir apelsīna ēteriskās eļļas. Un mēs zinām, ka eļļas vienkārši easy bloks bloķēs un izvedīs ārā. Mums to nevajag. Paldies jums par uzmanību. Tagad, es domāju, mēs varam pievērsties jautājumiem. Es izslēgšu ierakstu.